Vadības un sociālā darba augstskola attīstība ir pirmā sociālā darba augstskola Latvijā, kas kopš 1991. gada nodrošina profesionālu sociālā darba speciālistu izglītību, veicinot visu sabiedrības grupu sociālo labklājību, uzlabojot sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmējot sociālo vienotību sabiedrībā. Vadības un sociālā darba augstskola attīstība var apgūt pirmā līmeņa augstāko izglītību sociālā aprūpē, sociālā rehabilitācijā un arī var iegūt specialitāti kā sociālā darba organizators. Tāpat šeit var iegūt otrā līmeņa izglītību sociālajā darbā, kā arī bakalaura grādu, un arī maģistrantūrā var studēt pie mums droši. Mācības ir saistītas vislielākā mērā ar sociālā darba specifiku. Protams, tiek apgūta arī dažāda psiholoģija, lai mēs varētu zināt, kā strādāt ar dažādām mērķu grupām. Jo sociālais darbs, tas ir darbs ar klientu, darbs ar klientu problēmu. Sociālā gadījuma risināšana, tā ir galvenā lieta, kas ir jāapgūst šajā mācību procesā, lai cilvēks varētu sevi dēvēt par kompetentu, zinošu profesionālu darbinieku. Studiju programmā studenti līdzās teorētisko zināšanu apguvēji attīsta praktiskās iemaņas. Studiju prakses mērķis ir apgūt profesionālās sociālā darba formas un metodes, īpaši akcentējot darbu ar individu, ģimeni, grupām, kopienām, tādējādi nodrošinot prasmju attīstību, zināšanu integrāciju, attieksmi veidošanos un profesionālās kompetences pilnveidi. Mūsu studentu prakse iet visdažādākajās sociālajās institūcijās, sociālie dienesti, ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas, īslaicīgas dienas centri. Visdažādākās institūcijas ir labprāt sagaida mūsu studentus, dod nepieciešamās praktiskās iemaņas, jo tikai kombinējot šīs nepieciešamās zināšanas ar praktiskām iemaņām un, protams, sirdi pieliekot klāt, tikai tad mēs varam teikt, ka tas mums beigās iznāk profesionāls sociālais darbinieks. Mums arvien vairāk nāk arī studenti no skolas sola, un viņiem šīs prakses ir ļoti nepieciešama. Es domāju, ka sociālā darbinieka profesija, misija un būtība ir ļoti nozīmīga. Darbs šajā jomā visiem praktiski ir garantēts, jo sociālā darba speciālistu valstī joprojām trūkst. Ilga Pīranti ir profesionālā bakalaura programmas sociālais darbs absolvente un jau 20 gadus strādā veselības sociālajā aprūpes centrā. Vadības augstskola attīstība ļoti pretimnākoša, tā kā problēma ar mācībām nebija nekāda. Domāju stāties šajā pašā augstskolā uz maģistratūrā, uz sociāliem darbiniekiem. Noteikti nāciet mācīties, skola ir atsaucīga, pretimnākoša un iegūsiet bakalaura maģistra izglītību. Augstskolai attīstība ir 3 filiāles arī reģionos – Daugavpilī, Rēzeknē un Smiltenē. Līdz ar to ir iespēja studēt tuvāk mājām. Tāpēc aicinam, nāciet, studējiet augstskola attīstību.